Mūsu trācinta asfalta rūpnīca, bet mums kaut kāds naudas gūms mūsu rajoniem no tā ir. Pateikšu to video beigās, bet vispirms neliels ieskats vēsturē. 94. gadā Kārlis Ierulis samaksāja 10 000 latu, lai kļūtu par īpašnieku aptuveni 5 hektāriem zemes. Tajā skaitā arī ir tas gabals, kur pašlaik atrodas uzņēmums Vianova. Ilgus gadus vienīgie, kas izmantoja šo teritoriju, tie bija kreisie asenizatori, atbrīvojoties no saviem labumiem, jo tur bija piekļuve pilsētas kanalizācijai. Tā turpinājās līdz 2018. gadam, līdz Cīrulis noslēdz zemes nomas līgumu ar ceļbūves uzņēmumu IT Intra Latvija. Tā darījuma negatīvās sekas rajona iedzīvotāji toreiz neizjūt, bet situācija mainījās 2023. gadā, kad šo teritoriju pārņēma uzņēmums Vianova. Iespējams, šajā teritorijā viņi sāka rosīties ātrāk. Uzņēmuma vadība apgalvo, ka tie jau 5 gadi, bet ieraksts zemes grāmatā apliecina pretējo. Zemes nomas līgums ir no 2023. gada līdz 2038. gadam. Kam šīs rūpnīcas darbība ir izdevīga Garkalnes pagastā? Kurš ir patiesais labuma guvējs? Pagasta iedzīvotāji tie noteikti nav. Viņiem jācieš neērtības, rajons zaudē savu pievilcību, īpašumi krītās cenā. Varbūt Ropažu novadam tas ir izdevīgi, tomēr no 30 miljonu apgrozījuma ir diezgan pieklājīgs nodokļu iemaksas. Bet nē, tā nav. Ne Garkalnes pagasts, ne Ropažu novads kopumā negūs nekādu labumu. Viņiem atliek tikai troksnis un smaka, jo uzņēmums Vianova ir reģistrēta Lēdurgā, Sigūdas novadā. Nodokļu nauda aiziet turp. Pēc Lurstap datiem var redzēt, ka patiesie labumu guvēji ir Sandis un Aivars, kas tīri labi nopelna uz mūsu veselības rēķina. Kurš personīgi no Garkalnes pagasta vadības ir devis savu apstiprinājumu šīs rūpnīcas izveidei? Vai ir izpildīts visas likumīgās prasības? Par to es izstāstīšu nākamajā reizē.